tā smalkā līnija starp šiem diviem nodarbināšanas nosacījumiem. Un tikai tad, ja puses vienojas vienreiz mēnesī, vairāk nekāda cita situācija nav pieļaujama, izņemot, ja darbinieks izbeidz darba attiecības, tad viņam pēdējā darba dienā izmaksājums viss pienākošās summas. Tātad šīs te 3 regulācijas darba likumā ir ļoti konkrēti pateikts, un viņas nav interpretējams savādāk. Kas ir par darbinieku, kur ir viņa vārds, uzvārds, personas kods, adrese, un turpat arī tas viņa personīgais e-pasts norādīts. Citi savukārt darba līgumā kā atsevišķu punktu iekļauj, ka puses vienojas par darbinieka e-pasta tādu un tādu izmantošanu dažādu dokumentu sūtīšanai. Ja? Bet tur vienmēr ir jāatceras, ka tas tāds ar drošu elektronisko parakstu tomēr, ja tā dokumentu nosūta. Atšķirībā no darba līguma, kur mēs runājam, forma ir obligāti rakstveida. Tur savādāk nevar būt. Tad, izejot no civila likuma, uzņēmuma līgums var būt vai nu mutvārdos vai rakstveidā. Tā kā manā dzīvē arī ir tāda jauna pieredze, kad pat rēķinu izrakstot, tā kā otra puse saskaņo, jo rēķinā ir izrakstīts, ko es esmu darījusi, kādas konsultācijas sniegus, pa kādiem jautājumiem bija. Kā izņēmums ir neatbildi, ja tas pasūtītāja materiāli ir nekvalitatīvi, bet likums arī uzliek par pienākumu momentā informēt izpildītāju. Nevis, kāds materiāls piegādāja ar tādiem taisu, visu, jo pasūtītājs prasīs kvalitāti.